mēs atrodamies Valmierā, kur jau 4. gadu pēc kārtas Latvijas Bērnu sporta asociācijai notiek vispārējā fiziskā sagatavotības nometne ar tādu vieglatlētikas novirzienu. Šeit piedalās bērni vairāk vai mazāk no Rīpas apkaimes. Tā ir Cernikava, Mārupe, Baloži, Baltezers, Ādaži, Garkalne. Mēs pulcējamies katru gadu, lai bērni pa vasaru sevi vispārēji fiziski attīstītu. Mūsu nometnēs piedalās dažādāk sporta veida pārstāvji. Ir kalnu slēpotāji, daislidotāji, hokejisti, protams, arī paši vieglatlēti, triatlona meitenes. Un vecums parasti ir no 10 līdz 16 gadu vecumam. Ir jāsaka tā, ka treniņu mērķis šajā nometnē un arī pārsvarā tiem bērniem, kas ir šeit sapulcējušies, mēs veltam uz vispārējo fizisko sagatavotību, lai sagatavotu bērnus gan atsevišķiem sporta veidiem, un, protams, vairāk vieglatlētikai. Jāsaka tā, ka dienu mēs iesākam ar rīta rosmi, tā lai sagatavotu bērnus dienas gaitām, kas turpmāk būs 2 treniņi. Pirmo treniņu mēs novadam stadionā, kur vairāk veltam vispārējai vieglatlētikas disciplīnu iepazīšanai. Tad katrā no noteiktām dienām mums ir treniņi atsevišķām vieglatlētikas disciplīnām, gan barjeras skriešanai, tālēkšanai, šķērpu mešanai un citām disciplīnām, tātad tehnikas apgūšanai un iemaņu iegūšanai. Un otrais treniņš vakarā, kas mums ir, to mēs veltam vispārējai fiziskai sagatavotībai, tātad spēka attīstīšanai, ātruma, izturības, kur bērni vairāk tiek nodarbināti ar dažādu vingrinājumu veikšanu. Par audzēkņiem ir jāsaka, kā kuram audzēknim pārsvarā visiem šī ir vienīgā nometne šovasar. Tāpēc arī tās nometnes sākums varbūt bija kūtrāks un vienam otram bija grūtāk pielāgoties dienas režīmam un slodzei. Bet šīs nometnes noslēgumā tomēr visi ir apguvuši un pielāgojušās prasībām un spēja veikt noteiktos uzdevumus. Dienas gaitas mēs iesākam ar rīta rosmi, kas ir paredzēta kā sagatavošanās dienas gaitām. Tad mums ir brokastis. Pēc brokastiem tiek pārbaudīts bērnu istabiņas, novērtēts. Tie, kas varbūt ir nekārtīgāk, tiek lūgti vēlreiz pārbaudīt to un savest kārtībā. Tad visi kopā dodamies uz Daliņu stadionu, kur veicam pirmo rīta treniņu, kā jau minēju, ar noteiktiem slodzi. Tad atgriežamies mājās, ir pusdienas, klusā stunda, un tad ir vakar treniņš. Dienas noslēgumā ir paredzēts dažādas aktivitātes bērniem, kur viņi sacenšas komandā, lai veidot arī ne tikai individuālo domāšanu, bet arī domāt, kā tas ir sacensties komandā. Un diena noslēdzās ar kopsapulci, un tad jau ir klusā dodās pie miera, lai sagatavotos nākamajai dienai.